Mazliet gribēju padalīties par to, kādu mums gāja kursā. Esmu jau, teiksim, gandrīz pabeigusi jau 2 lekcijas. Tātad mēs, pie manis sāka startēt jau 2 grupas. Un gribēju mazliet padalīties par to, kā tad mums gāja. Ļoti pozitīvi cilvēki, tā iepazīšanās. Pirmā lekcija mums vienmēr ir iepazīšanās lekcija, lai es saprotu, kas ir mani studenti, lai studenti saprotu, kas esmu es un ko es daru, ko es mācu. Un uz kādu kursu ir atnākuši, un kādu kursu es beigās vadīšu, un kādi tie mērķi, ko katrs no maniem studentiem vēlas sasniegt. Un katrs students man ir svarīgs, un es cenšos šo katra studenta mērķi arī parādīt praksē, lai man katrs students tiešām, kurš ir atnācis, sasniedz to savu mērķi. Un vienā kursā mazliet nāksies pamainīt manu plānu. Tas nekas, tas ir tikai tā pavisam maza nianse. Un galvenie jautājumi par to, cik dārga ir WordPress uzturēšana. Tā kā es kursus mācu WordPressā, pat esmu vairākus gadus jau šajā tēmā iekšā un varu pastāstīt to, kad uzturēšana galvenokārt ir līdz 100 eiro gadā. Gadā, nevis mēnesī, bet gadā. Ir daudz kas atkarīgs no hostinga pakalpojumu sniedzēja, kādus jūs esat izvēlējušies paši. Citi gadā maksā vairāk, citi mazāk. Bet, ja jums ir vajadzīga tikai mājaslapa vizītkarte vai neliela biznesa mājaslapa, jūs varat ar hostingu pa 46-48 eiro gadā, ar to pilnībā pietiek. Un plus domēns, kas izmaksā ap 10 līdz 15 eiro gadā, šīs te abas summas sasummējot kopā, izdalām ar 12, tad mēs arī sasniedzam šo te WordPress uzturēšanas izmaksas mēnesi, kura ietvaros nav iekšā pats izstrādātāji. Uz vienu jautājumu esmu atbildējusi, es domāju, ka drīz pat ierakstīšu video ar pārējiem populāriem jautājumiem no maniem kursantiem. Tu vēl neko varbūt neesi nokavējis, tad droši aicinu pieteikties kursiem.